Optibet hokeja virslīgas spēles starp hokeja klubu Liepāja un hokeja klubu Prizma. Un tieši pret Norvēģijas izlasi, kur piekāpās Latvijas izlases rezultāti 4-5 bija vārtos Pronskis, bet šeit labs moments Prizmai. Un šeit tas, ka būs norādījums, jā, fiksēts. Jā, starp liepājniekiem šajā sarakstā ir Deivids Sarkanis no Mogo ar 29 punktiem un Mārtiņš Karsums no Kievas Capitals komandas. Nu šeit labi piespēl uz vārtu priekšu un Riper vārtos 1-0 Rīgas Prizma izmanto skaitlisko vairākumu. Un nospēlēts 3 minūtes 10 sekundes šajā spēlē un rezultāts ir atklāts 1-0. Izdodas gūt vārtus rīdziniekiem. Jakīmovs ar ripu. Jakīmovs izdara metienu garām vārtiem. Un atgūst šeit ripu tagad liepājnieku Ozoliņš un Auziņš glābi savu komandu. Un te uz vārtu priekš vēl viena piespēle un glābi. Izgrūstīt tur vārti. Ezītis atradās tur vārtu priekšā. Ozoliņš Krumiņš tur vēl bija blakus viņam. Un šeit tagad mazākumā Grīnbergs var doties uz priekšu. Grīnbergs pietur ripu, izdara metienu, Auziņš atvairā. 45 sekundes vēl vairākumā Rīgas Prizmas komandai. Jakīmovs, skaisti spēle, Jakīmovs! Neizdodas. Pēdējās 10 sekundes skaitliskajā vairākumā. Būtkevičs. Un te no vārtu priekšmetiens un Riper vārtos 1-1. Liepājnieki izlīdzina spēles rezultātu. Un slovēņu hokejists Luka Vodlans ir vārtu autors. Luka Vodlanām 3. vārtu gūms Liepājas komandas sastāvā. Un liepājnieki mazākumā var doties uz priekšu Ozoliņš. Ozoliņš pats izdara metienu, Auziņš šeit iztrūk ripā ārā no Auziņa, bet labi tur ierapējos. Bija pirmais pēc šīs te ripas. Izdodas šeit piespēle aizsargam metiens. Nu skar tur Auziņš un aizsargi šo te ripu. Ozoliņš. Šeit piespēle Strādniekam, Strādnieks piespēle un neizdodas metiens. Ozoliņš. Un vārti 2-1. Liepā izvirzās vadībā. Krumiņš ir vārtu autors. No vārtu priekšas kas par metienu. Un rezultāts kļūst 2-1. Svārs. Svārs šeit labi iespēja. Svārs piespēle atdot. Un te vēl viens moments un garām. Kas par momentu liepājniekiem? 7,5 minūtes nospēlēts otrajā periodā. Šajā periodā 1-0 pašlaik liepājnieku uzvar. Un te skatāmies momentu metiens, atvēja Pronskis, vēl viens bīstams moments. Liepāja savās mājās un uzņems tieši Kievas Capitals, kā ļoti interesanta spēle. Bet šeit pastamies šo momentu un būs norēdījums. Katrīnai arī piešķirts bullīts šajā situācijā un izstāsta, ka arī iedzies tur savainojumā Rinalds Pronskis. Uzrentienā rīdzinieki. Šeit metiens uzreiz izdarīts no vārtu priekšu un Riper vārtos. 2-2 izvirzās, izlīdzina rezultātu, viņš tās tur saņēmis, viņiem pa seju ir. Bet nu viens ir skaidrs, ka rezultāts mums ir izlīdzināts ļoti ātri. Gūti vārti, kad bija šis te vairākums. Andersons. Neiziet šī piespēle. Rīdzinieki pirmie pie ripas būs. Šeit piespēle uz vārtu priekšu un vārti 3-2 Liepāja. Izvirzās vadībā 47 sekundes, tikai nospēlēts spēles. 3. periodā un Andersons panāk. 3-2 par labu Liepāja. Un šeit piespēle bīstam uz vārtu priekšu un metiens izdarīts garām vārtiem. Grekovs. Piespēle Jakīmovām. Jakīmovs pats izdara spēcīgu metienu un ripa vārtos 3-3. Kas par metienu Roberta Jakīmovu izpildījumā ieslidojas zonā. Izdarīs šķēlienu pa vārtiem un panāk neizšķirtu. Nu negaidīja noteikti arī Rodions Pronskis šo te metienu. Strādnieks. Ozoliņš. Ozoliņš šeit pats izdara metienu, Auziņš atvēr. Var jaunu uzbrukumu veidot Circenis. Šeit iziet šī piespēle un reiķos ar šo momentu tagad. Šeit piespēle uz vārtu priekšu un Auziņš un pēc tam Riper vārtos 4-3. Ozoliņš. 7 minūtes un 7 sekundes līdz 3. perioda beigām. Izvirza vadībā Liepājas komandu un komandas rezultīvākais spēlētājs Ozoliņš ir vārtu autors. Ozoliņam 2. punkts šodienas spēlē. Svars. Izspēl Sadauskam. Sadauskam neizdodas apspēlēt. Ločmalis.
Ja tagad Jakīmovs izdara metienu un nav tur neviens no rīdziniekiem, atvair Pronskis. Labi iespēja rīdziniekiem bija iegūt vārtus. Ļoti aktīvi spēlē Liepainieki pie +1. Circenis izdara metienu, Auziņš. Kas par momentu Liepājai bija gūt otros vārtus, panākt 2 vārtu pārsvaru un šeit pagrūstīšanās pēc šīta metiena. Paliek vēl 45 sekundes, tik laiks Rīgas prizmai, Auziņš nevar mainīties, jo Liepainieki ir dodas priekš šeit skaisti spēlēt. Patraucēt tur Auziņam mainīties pret 6. laukuma spēlētāju, Ripa izraidīt ārā, slīd garām vārtiem pie Ripas Liepainieki, un šeit 5-3. 8 sekundes līdz pamatlaika beigām, Liepainieki gūst tukšos vārtos Ripa un jāskatā izcīna uzvaru šodien šeit sarežģītā spēlē. Noteikti vēl būs diskutabli Rīgas prizmē par šo te pēdējo momentu, kad Auziņš devās mainīties pret 6. laukuma spēlētājiem, tika aizķerts tur. Liepājai izdevies tikt pie uzvaras šodien spēlē pret Rīgas prizmu.